Labrīt! Jūsu uzmanībā ir raidījums Vārds uzņēmējiem. Šodien iepazīstināsim jūs ar eksporta un inovācijas balvas 2010 laureātiem. Uzzinot par izglītības jaunumiem, noskaidrosim, kas ir labākie datorikas, bakalaura un maģistra darba autori šajā gadā. Un, protams, vēl dažas biznesa novitātes. Šonedēļ notika konkursa eksporta un inovācijas balva 2010 laureātu apbalvošana. Konkurss notiek 6. gadu, tā patrons ir valsts prezidents Valdis Zatlers. Pasākumā tika apbalvoti labākie komersanti 6 nominācijās, kā arī tika pasniegts eksporta čempiona tituls. Vēlos visiem pateikties par ieguldījumu valsts konkurētspējas stiprināšanā un novēlēt arī turpmāk attīstīties un demonstrēt tikpat radošu darbības gadu, tikpat lielu tieksmi uz konkurētspēju globālajos tirgos un arvien vairāk jaunu iekurot tirgu un arvien lielākas peļņas rādītājus. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotā biznesa fóruma laikā par eksportspējīgāko komersantu tika nominēta SIA Biosan. Mēs esam viena no vadošajām firmām Latvijā eksportspējas ziņā, jo mēs no savas produkcijas eksportējam 98% uz 60 pasaules valstīm, piemēram tādām kā Krievija, Anglija, Koreja, Japāna, protams arī uz Eiropas valstīm. Mūsu produkcija ir laboratorijas iekārtas, kas tiek lietotas medicīnas diagnostikā, tajā skaitā arī bīstamu un lipīgu slimību diagnosticēšanai. Turklāt iekārtas ir izmantojamas kā cilvēku, tā arī veterinārijā medicīnā. Также заболевания, не только заболевания, но и заболевания, которые распространены в ветеринарной области, и лабораториях Life Science. Sadarbojamies arī ar dzīves zinātnes laboratorijām, kuras izstrādā jaunas ārstniecības tehnoloģijas. Mēs esam apbalvoti ar Vācijas Rūpniecības kameras balvu, mēs esam atzīti, mēs esam saņēmuši Rīgas balvu par to, ka mēs esam lepni, un šodien mēs viens no augstākajiem Latvijas apbalvojumiem tieši eksportētājiem. Protams, saņemot šo balvu, mēs esam lepni un mēs esam pagodināti, bet līdz ar to mums ir iespējas vērsties pie mūsu ministriem, vērsties pie mūsu ekonomikas ministrijas, atbalstīs mūsu darbībā, jo mēs esam eksportētāji kompānija, un mūsu plānos ir uzbūvēt jaunu bioinženierijas centru, kur mēs varētu ražot savas iekārtas. Protams, vēlētos, lai mums rastos iespēja izmantot Eiropas Savienības fondus, jo mēs esam šo 10 un vairāku gadu garumā mēs esam pierādījuši, ka mēs esam stipra komanda, ka mēs varam paveikt. Mums ir ļoti labi darbinieki, mums ir ļoti labs kolektīvs, kurš spētu arī nākotnē varbūt pat divkāršot mūsu apjomus ražošanas. Mūsu prezidents Vasilijs Bankovskis ir īstens inovators, jā, un viņa prātā ir dažādas jaunas formas, jauni pielietojumi, mūsu iekārtām jauni pielietojumi. Un pamatojot uz to, ka tas nav mūsu portfelis, mums nav izsmelts, jā, mēs ceram uz jauniem izstrādājumiem, pie tam katru gadu mēs parādām pasaules lielākajās izstādēs savus izstrādājumus, un arī šogad mēs parādījām, un es ceru, ka turpmāk parādīsim izstrādājumus, kuri spējīgi konkurēt pasaules tirgu. Konkursā eksporta un inovācijas balva 2010 kategorijā inovatīvākais produkts bija saņemta 29 pieteikumi. Vienu no atzinības rakstiem izpelnījās sabiedrība Aviatest LNK, kas nodarbojas ar aviācijas drošības tehnoloģijām. Lai paaugstinātu un nodrošinātu lidojumu drošību, mūsu kompānija nodarbojas ar aviācijas tehnikas pirmslidojumu testēšanu. Piemēram, pašlaik mēs testējam vienu no lielākajiem pasaulē helikopteriem, un tas ir kompānijas MIL būvētais Mi-26T helikopters, kurš paredzēts naftas industrijai. Piedalāmies arī Eiropas projektā, kurā vēl ņem dalību 20 dažādu valstu firmas, tajā skaitā tāds milzis kā Boeing, un mūsu darbs rit pie jaunās pasažieru lidmašīnas Suhoi Superjet 100.
testēšanas. Un mēs lepojamies ar to, ka tieši Aviotest LNK pārstāv mūsu valsti šajā projektā. Baltijā esam vienīgā laboratorija, kas veic aviācijas tehnikas statiskos, dinamiskos un noguruma testus. Šādā konkursā piedalāmies pirmo gadu, konstatējām dažas nepilnības un nākamgad tās novērsīsim, lai iegūtu vēl augstāku vērtējumu. Mūsu kompānija ir uzbūvējusi 2 inovatīvus produktus, un tie ir testēšanas stendi jaunās lidmašīnas Suhoj Superjet 100 spārna mehānikas testēšanai un fizilāžas izmēģinājumiem. Крыла нового самолета «Сухой Суперджет», а также относящийся к этому же самолету стенд испытания фюзеляжа. Мы надеемся развиваться. Protams, ceram attīstīties arī nākotnē, sadarbojoties gan ar vietējām, gan Eiropas firmām un tādā veidā nest pasaulē Latvijas vārdu aviācijas zinātnes nozarē. И надеемся, что будем получать новые заказы и работать, нести имя Латвии тоже в научном мире авиационном. Atzinības rakstu kategorijā importa aizstājēja produkts izpildījās SIA Baltas naktis, kas Latvijas tirgū darbojas jau 15 gadus un savā darbībā ir pārorientējusies no makaronu ražošanas uz konditoriju. Mēs esam vidējā līmeni ražotājs Latvijā, un mēs arī eksportējam savu produkciju citos valstīs. Mēs eksportējam uz 16 valstīm, un produkcija, ko mēs uz doto brīdi ražojam, ir maizes izstrādājumi, arī cepumi, prāņiki, sausbaranciņas un ekstrūzijas sneki. Mēs eksportējam kā mūsiem kaimiņiem Igaunija un Lietuva, tā arī tālākajām zemēm, kā ASV un Austrālija. Mēs esam ļoti gandarīti saņemt to balvu. Tas mums daudz ko nozīmē, un tad, protams, ka ir ļoti daudz izdarīts, bet mēs cerēsim, ka ne viss ir jau vēl sasniegts, un tad cerēsim sasniegt vēl vairāk. SIA Rauzas kompānija, kas nodarbojas ar mēbeļu ražošanu, konkursā piedalījās kategorijā rūpnieciskais dizains un izpelnījās šajā nominācijā atzinības rakstu. Pagājušo gadu pieteicām jaunu mēbeļu kolekciju Mīns, un ar to jau otro gadu jau piedalāmies starptautiskās izstādēs. Mūsu mēbeles ir ievērojuši Holandē, Vācijā, Parīzē, Anglijā, Londonā mums ir mazs veikaliņš, kas pērk no mums. Berlīnē ir aģents, kas strādā. Mēs izmantojām 2 materiālus, Latvijas osu un Amerikas riekstu. Faktiski vairāk vai mazāk sekojam modei. Izmantojam abet laminātu plastikātus, kas ir 8 dažādās krāsās, un klientam ir iespējams viņu variēt pēc savām vajadzībām, pēc saviem dizaina uzskatiem un visu pārējo. Mums ir Rīgā 2 veikali, kas tirgo mūsu produkciju pašreiz. Tas ir veikals Rija un veikals Excelsiors. Arī barga ziema nav bīstama, ja mājā ir uzstādītas jaudīgas apkuras iekārtas. Taču mūsu mērķis šodien būs noskaidrot, kādas ir iespējas samazināt ar apkuri un ūdens uzkarsēšanu saistītās izmaksas. SIA Solarbalt darbojas Latvijā un Baltijā jau 3. gadu. Mūsu joma ir alternatīvā enerģija, jeb saules kolektori. Saules kolektors mēs uzstādām vai nu uz apkuri, vai nu uz karstā ūdens ražošanu. Ja runājam par karstā ūdens sagatavošanu, kas ir 2. lielākais rēķins pēc apkuras, tad mūsu platuma grādos no aprīļa līdz pat septembrim 45 grādus karstā ūdens var nodrošināt pat 100% tikai ar saules kolektoriem. Ziemā, protams, atlikušos grādus piesildīs jūsu esošā apkure. Kad ir par maz siltumu, jeb gaismas solārai sistēmai palīdzēs jūsu kurināmais un solārā sistēma atpūšās. Un otrādāk, vismaz pusgadu jūsu sistēma atpūšas un saules kolektora sistēma strādā uz pilnu jaudu. Ja skatāmies visu gadu garumā, tad tas varētu būt 60–70% ietaupījumi no jūsu rēķiniem. Uzstādot, piemēram, gāzes katlu vai elektrisko boileri, izmaksas praktiski ir tās pašas, kas uzstādot solāro sistēmu uz pašteci, jeb piespiedu cirkulāciju. Piemēram, vienai ģimenē ar 4 cilvēkiem cena ir 1500 lati. Protams, tikai atšķirība ir tā, ka katra mēneša beigās jums par gāzes katlu vai elektrisko boileri jau ir jāmaksā rēķins.
Savukārt, uzstādot solāro sistēmu, jūs jau mēnešu garumā sākat ekonomēt iespējamos izdevumus. Šobrīd saules kolektori kļūst lētāki un pieejamāki. Kolektoru piegādes un uzstādīšanas izmaksas, protams, ir individuāls, un mājsaimniecībām tās atmaksājas no 3 līdz 6 gadiem. Šobrīd ir fantastiska iespēja samazināt solāro sistēmu atmaksas laika posmu uz pusi, praktiski gandrīz uz 50%. Tas ir gadījumā, ja privāta māja vai daudz dzīvokļu māja īpašnieka ar šī gada beigām piesakās vides ministrijas sagatavotajā klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansēto projektu atklātam konkursam, kas ir pārēj no fosīliem uz atjaunojumiem energoresursiem mājsaimniecībām. Tā šobrīd ir lieliski iespēja ar vienu šāvienu nošaut 2 zaķus. Gan uzstādot saules kolektorus, ietaupot finanses līdzekļus, gan atgūt pusi no ieguldītā finansējuma. Protams, mēs ar to arī iegūstam gandarījumu, ka mazliet vairāk pietuvojamies dabai un samazinām siltumnīcas efektu atmosfērā un kļūstam mazliet zaļāki. Solarbāt Latvijā ir veiksmīgi realizēti vairāki projekti gan privātmāju sektorā, gan uz pašvaldību ēkām, gan komerc uzņēmumiem. Kā piemēru varam minēt veco ļaužu pansionātu Inču kalnā Gauja. Es biju izstādē, es bieži apmeklēju Kipselā izstādes, un Linda pārliecināja pa šo, ka šis būs vislabākais un visizdevīgākais variants. Par to arī, teiksim, vai izlemt un kā rēķināt. Man ir tāds arī inovatīvs vietnieks saimnieciskajā darbā, Armands Cīrulnieks, kas teica, jā, tas ir labi un tas tā der un visu aprēķinus un visu internetā, ka tas mums 3 gados atmaksāsies. Mums tagad ir 2. gads, kā mēs uzstādījām pagājušajā gadā rudenī. Šovasar, es domāju, mums ir atmaksājies 100%. Katrā ziņā es nevaru aprēķināt, cik, jo man ir virtuve uz elektrību un plītes un viss pārējais, bet veļas mašīna, kur man iet uz cikliem lielajiem, pa 15 minūtēm ātrāk sāka ūdeni sildīt, tas ir liels ietaupījums. Un vasarā nebija jāieslēdz neviens sildītājs uz elektrību. Visu vasaru mēs tikai un vienīgi ņēmām silto ūdeni no saules kolektoriem. Šonedēļ pasākumā Informācijas tehnoloģija, zinības un prakse apsveikti Latvijas Universitātes fonda un SIA Tieto Latvija rīkotā Latvijas augstskolas datorītas bakalaura un maģistra darba konkursa laureāti, proti labāko šo darbu autori 2010. gadā. Kā izrādījās, labākie maģistra darbi šogad tapuši Rīgas Tehniskajā universitātē, un līdz ar to šī mācību iestāde ir apliecinājusi savu zinātnisko un tehnisko varēšanu. Mēs cenšamies visu laiku iesaistīt gan bakalaurus, gan maģistrantus savos projektos, visādos citos darbos, un tad jau vairāk vai mazāk regulāri arī viņi nokļūst šajā konkursā un nokļūst starp uzvarētājiem. Tā kā tās ir tāds dabisks process. Maģistra darba konkursā 2. vietu ieguva RTU students Arnis Kiršners ar darbu zināšanu atklāšanas sistēmas izstrāde datubāzēs ar laika rindām. Savukārt par labāko maģistra darbu atzīts Rīgas Tehniskās universitātes studenta Arvīda Grabovska darbs modālās loģikas lietojumu analīze intelektuāliem aģentiem. Darbs bija ļoti sarežģīts, daudz starpdisciplināras lietas, kur iesaistīta arī ne tikai datorika, bet arī filozofija, matemātika, dažādas sarežģītas šīs te formalizācijas un ļoti starpdisciplināri pētījumi, kur vienkārši bija reizēm jāpaļaujās uz to, ko citi cilvēki jau ir izdarījuši. Ļoti daudz bija jāpaļaujās uz to, jāpēta par plaši blakus lauciņu, un tad kaut kādā veidā jāpievelk viņu tās lietas atklātās manā tēmā, manā jomā un tādā veidā. RTU datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāns Jānis Grunspeņķis vadīja šo zinātnisko darbu. Darba vadītājs man deva norādījumus. Šajā ziņā viņš bija tādā ziņā ļoti demokrātisks, jo ļāva man ļoti lielā mērā brīvību. Es ik pa brīdim aizgāju pie viņa un teicu, ka šitāda lieta, šitien te ir strupceļš. Jāmeklē kaut kur šitajā virzienā, kaut kur varbūt te var mēģināt to risinājumu rast. Kaut kā nonācām, kā redz, labam rezultātam.
Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte lepojas ar to, ka tās absolventi ļoti labi kotējas darba tirgū. Tradicionāli savām 3 programmām, kas jau mums ir gadiem jau ilgi, esam pievienojuši 2 jaunas studiju programmas, ļoti interesantas. Tad akademiskās studijās mums ir jauna programma, tad intelektualizētās, robotizētās sistēmas, kur mēs uzņēmām gan bakalaurus, gan maģistrus. Un tad mums ir maģistru programma par maksu gan. Jā, tā nav valsts budžeta vieta finansēta, tā ir biznesa